Nu, čau visiem! Nu, ko teiks, man tā aktīvāk sako sociālajos tīklos, droši vien ir jau pamanījuši, ka ir tāds profils TikTokā mūsu mājas aizupes, kur mēs atjaunojam māju pēc ugunsgrēka. Un tieši šajā profilā ir bijuši ļoti daudz jautājumu par to, kas tur notika, kā tas notika, kāpēc tur tas notika. Un šodien es izdomāju tādā video vlogu formātā, aizbrauksim uz aizupēm, un es jums visu. Tā, nu, kaut kā šādi mums šeit šobrīd izskatās. Ar šo vietu arī tāds interesants stāsts, jo mums tur kādreiz bija saimniecības ēka, un tā arī, diemžēl, nodega. Un pēc kaut kāda gada, aptuveni kaut kāds gads apmēram bija pagājis, un tad mums arī māja toreiz nodega. Un ar to māju tāds interesants stāsts, kad kādreiz tā māja, es vairs neatceros tos mājas pirmos īpašnieks, bet viņi kādreiz gāja baznīcā. Un mana opas ar Oma arī gāja baznīcā, un viņi vienmēr viņiem tā kā palīdzēja, tur ved uz dievkalpojumiem veda, un tad dārs darbos, mājas darbos palīdzēja, un iepriekšējiem mājas saimniekiem nebija ģimenes. Nu, viņi bija vīrs ar sievu, bet viņiem nebija bērni, nebija nekāda radinieka, un tad to māju toreiz atstāja manam opim. Un tad, kad mans tēts satikās ar manu māmu, tur apprecējās un viss tas, tad viņš šeit atnāca dzīvot. No opas atstāja to māju tā kā viņam. Un tad mēs te ilgus gadus dzīvojām līdz 1. klasē. Tad mēs pārvācāmies uz Aizpildu, bet tā māja, protams, mums šeit palika. Un tad, kad es ar savu sieviņu sapazinos un mums pieteicās Emīlija, tad, protams, mēs šeit sākām dzīvot. Un tad šobrīd ir tā, ka tā māja ir palikusi man, nu, tā kā no paudzes paudzē. Vēl man ir bračuka Emīls, bet, nu, sorry, vecīt, viņam būs Aizpilds māja. Un, nu jā, tad tā māja mums ir palika un mēs šeit dzīvojāmies. Un kur arī visu to savu bērnību te pavadīja. Mums vēl kādreiz bija šeit zālītē pa vidu bija ritīgi liels, skaists bērs. Bet tad, kad mums tā saimniecības ēka dega, tad tas bērs arī viss apdega un to nesanāca tur saglābt. Un tas dīķis arī, tas tāds baigais. Es gan, teiksim, pats kā tēvs šobrīd baidos, ka man te pie mājas ir dīķi, tāpēc arī mēs to žogu esam sākuši likt riņķī. Jo man liekas, ka man tie sīki ir daudz trakāk nekā es. Bet es to visu savu bērnību te pie tā dīķi nodzīvoju, un man liekas, ka nu, es neatceros tādu reizi, kad es būtu kaut kur ievandījies tai dīķī vai baigi tur līdz viņam tur kaut kur tūmā. Un kādreiz arī te gar dīķi malu auga rītīgi lieli koki. Es atceros, šita bija milzīgs ozols. Un mēs vienmēr tur vējāk baidījāmies, kad tas ozols uz mājas uzkritīs virsū. Un es varētu, man liekas, daudz un dikti par šo visu stāstīt. Es domāju, ka mēs iesim tagad iekšā. Izstāstīšu, kā mums izskatījās kādreiz. Kā ir tagad. Jā, arī durvis nemaz atslēgt.
Tā kaut kā. Diezgan traki te viss izskatās šobrīd. Mums bija tā, kad sāksim ar šo telpu, kad mēs šo galu saucām pa opap galu. Jo mēs dzīvojām tajā mājas pusē, kad tas bija mazāks. Un šeit opas vienmēr brauc, viņam šeit bija dārziņš. Viņš brauc to dārziņu, iekopa, visu kaut kāds tur lauku mājas darbs te darīja. Un tad šis bija tā kā opap gals, mēs tā arī visi viņu tā saucām kādreiz. Jo šeit bija tā kā guļam istaba un šeit atsevišķi bija tāda virtuvīta un tur tā. Un, un šito galu mēs tā arī nedabujām apdzīvot, jo nepaspējām to īsti neizremontēt neko. Un, kādreiz, kā jau vecajās mājās, tad, protams, bija sausā tole, tagad mēs tā forši visi bijām uztaisījuši. Un zem mājas, kas ir baigi feina, kad ir liels pagrabs. No šejienes līdz tai sienai viss tur apakšā ir pagrabs. Un šajā bardakā, es te kaut kāds materiāls bišķīt esam sapirts, tas siltajām grīdām. Te kādreiz mums bija virtuve. Šitā lielā bija virtuve, šajā telpā bija viesistaba, un šeit, līdz tā vietai, kur beidzās grīda, bija guļamistaba. Un te var redzēt, kādas viss tās sijas izskatās. Kaut kādi baloži man tur augšā iepirnājušies. Pēc sijām var redzēt, ka mums viss otrais stāvs notika. Man liekas, ka man pat ir bilde telefonā, kā toreiz izskatījās. Un tad mēs te tā pamazām mēģinām kaut ko darboties tajā mājā. Jo tā ugunsgrēks notika 17. gada 17. martā. Un baigais laiks bija pagājis, un sākumā mēs ar sieviņu vispār šaubījāmies, vai mēs spēsim šeit atnākt atpakaļ dzīvot, jo tas bija diezgan traki, kad šajā istabā mēs gulējām. Un toreiz bija tā, kad es strādāju Liepājā vienā firmā, kas tur apskaņo pasākums, tur apgaismo pasākums, un man sieva pa to laiku bija aizbraukusi pie radiem uz Tukuma ciemos. Un neko, man pa nakti jāstrādā, zin kā pasākums pa nakti beidzās, jāvāc visas gaismas un apratūri viss nost. Un pa dienu man zvan sieva, kad Emīlei temperatūra 37 tur kaut kas. Mēs domājam, labi, kā viņi tagad nav mājās, lai brauc mājās, zin kā te tējas un zāles un viss tas. Labi, pieņēma lēmumu braukt mājās. Sieva ar Emīlei atbrauc mājās, un viss sīkai nekas, vispār ne temperatūra, ne kleps, ne iesnas, ne puņi. Vai nē, labi, zin kā mājās ir viņas atbraukuši, nebrauks jau vairāk atpakaļ tagad uz to Tukumu. Un tad viņas palika mājās. Un es mājās biju kaut kādos 5-6 no rīta. Un es vēl tā pārbaudīju, jo kādreiz mums bija krāsnes, katrā istabā bija krāsnes, kā jau vecos laikos. Un es vēl pārbaudīju visas krāsnes vairāk nekurās, viss kārtībā. Ej gulēt. Cik es kaut kādu stundu varbūt dabūju pagulēt. Un sieva man modina. Liekas, kaut kas pa durvīm bungājās. Es tāds labi, zin kā stundiņu knāpu pagulējis, visu nakti strādājis, es skrienu ārā koridorā, un es ritīgi dzirdu, tāda dīvaina, tāda skaņa, tā kā kaut kas graujās, tā kā sitās. Un es atāju durvis, un zin kā tajā pusmiegā tāds, es domāju, ka kāds mēģina mājā ielausties. Un es atvilcu skulek, es domāju, lai kas tur ir, es sitīšu tulīt, kāpēc tev šitā jālaužās pie mājas? Un tajā laikā man šeit stāvēja mašīna, man bija tāds Audi. Un es atāju tās durvis, un nav neviens, es skatos riņķi, es domāju, kurienes tā skaņa nāk. Un te es redzu, te man tā mašīna stāvēja, un mašīnas kapota atspolgājas, redzu, ka viss otrais stāvs ir liesmās. Traki vienkārši bija, mums bija arī tas divslīp jumts, bet mums te pa vidu vēl bija tāda loga, tāds izbīdījums, atsevišķas bildē parādīšu. Protams, es ieskrienu iekšā, es saku, davai, jau ņem Emīliju, visi braucat uz aizputi. Piezvanīju ugunsdzēsējiem. Vienīgais tāds baigā labā lieta, ko es tajā uztraukumā atcerējos pateikt, ir, kad skujam deg māja. Jo pirms gada, kā jau es teicu, viņi mums saimniecības ēku bija dzēsuši. Un, vairāk vai mazāk to mūsu uzvārdu zina, aizputē, ja mums arī tur uz lauka ir estrāde, kur tēdz koncerts, cik pa laikam tā es, un tad tie cilvēki ir bijuši, un tā daudz maz varbūt nepazīst man tur personīgi, bet, apmēram nojauši, viņš tur kaut kur bojās dzīvo. Un arī ugunsdzēsēji daudz, kas tur strādā aizputē, bija pazīstami tā laikā. Un, es noliku telefonu, un sāk, protams, visu lādēt no mājas ārā. Visas drēbes. Pirmais, ko mēs ar sievu izstiepām ātri ārā, sieva ielika sīko mašīnā, pabrauc malā. Mēs izstiepām meitai drēbes visu ārā, visu to kumodu. Un tad sākās visu, kas vien bija par rokai. Tur telefons, labi, telefons pats par sevi, protams, bet tur televizorus, drēbes un visu, kas bija, to mēs stiepām ārā. Un tur kaut kādā brīdī es pamanīju, kad kaimiņi jau sāk pie loga rosīties. Un tad es visu, ko es vien varēju, kamēr otrais stāvs vēl deg, tad mēs gāzām pa logu ārā un kaimiņi tur nes sētā.
Jo es pat nedomāju, ka te tik daudz cilvēku bojās ir. Es biju aizmirsis, jo ikdienā jau tu tos kaimiņus tik ļoti nesatiec. Un tad lejā tur no tās mājas atskrēja visi. Un beigās bija tā, ka no pašas iedzīves mums salija gulta. Nu, gulta ir gulta, tas sīkums pilnīgs. Un kafijas šidais teikāni, kas beigās viņi atdzīvojās pēc tam. Un iedzīvi mums izdevās izglābt, bet tā māja bija tāda, kāda bija. Visi bija saliets. Mums, protams, te bija sienas, viss bija smuki izremontēts, bet tas viss labs, to mēs izrāvām ārā. Un jā, tas tā, 2 vārdos. Bet pa lielam tas viss pasākums tā baigi iesēdās kaut kur zemapziņā, jo pirmais jau, ko es domāju, ja man tai meitai nebūtu uznākusi temperatūra, es mājās būtu viens pats, un pēc tās pārstrādāšanās, pēc tā noguruma es noteikti nebūtu pamodies. Un pēc tam arī bija tā grūti, ka mēs kaut kādu gadu, man liekas, pēc sievas vecākiem 2. stāvā nodzīvojām. Un viņiem tas, nav tā, ka tur būtu super izolēts, viss tā no āras tur diezgan nāca skaņa. Un tās pirmās naktis, pat pirmos mēnešus atceros, kad pa nakti pabrauc garām kaut kāds smagais, visticamāk kokudējs, cita pa naktā baigi nebraukā. Vīz mēs ar jau apgultās sēdis, ja tūlīt ņems, jau Emīlija jau padusē, tad atceries, nē, tu esi aizputē, viss kārtībā. Tas tā baigi iesēdās. Tas bija tā diezgan traki. Un pats sūdīgākais, vissmagākais man bija tas moments, kad atbrauc ugunsdzesēji, es visu iedzīvu biju dabūjis ārā, man sieva meita, viņas bija abas aizputē drošībā, sāk jau rasties kaut kādi draugi, čomi, viens otram kā piezvanīja, jau Kristapam mājadāk, tad viss tas skrēja šurp palīdzēt nest ārā. Un tad bija tas stulbais moments, kad tu sētā sēdi zālā, jā, un tu vienkārši skaties, kā tev viss tā māja sabru, viņa reāli deg, un tu tur neko nevar izdarīt. Un tas bija tāds pats sāpīgākais. Uzreiz pēc tam, kad es, protams, saprotu, ka man sieva drošībā, man meita ir drošībā, un vienkārši tu sēdi, skaties, un tu kā cilvēks esi pilnīgi bezspēcīgs uz to uguni. Tā kā es pilnīgi saprotu tos cilvēkus, un citiem tā ir gadījies, kad māja tur nodeg vai ne, jo tā ir ļoti riebīga sajūta. Labi, mums bija bonus tāds, ka mums bija kur palikt. Mēs būtu palikuši pie maniem vecākiem, bet mēs palikām pie sievas vecākiem, viņiem tur 2. stāvā bija brīvs, bez mazliet kā tāds dzīvoklīds. Bet es tā iedomājos, cik šausmīgi ir tiem, kam nav kur palikt. Kam tur nav draugi vai ģimene, tur kaut kādi vecvecāki pie kā palika. Tur drausums vienkārši. Un tas tā īsumā tas stāsts, kā mums te viss notikās, kā mums te viss gāja. Un šobrīd par to māju ir tā, kad šobrīd, kad viss tās sienas ir izjaukts, ir tā grūti saprast, ko mēs gribam, kā mēs gribam. Bet, zin kā tā 2 vārdos, tā kā mums tagad ir 3+ kārta, man ir 3 bērni, mēs izdomājam, ka šī telpa būs viesistaba. Ja te ir kaut kādi 24, 25 kvadrātmetri. Ja kādreiz, kad es pirku grīdu, mēs te laminātu likām, tad man liekas, ka es sūtīju 25 kvadrātus. Tas tā viss mums būs viesistaba. Šeit mēs esam nedaudz paplašinājuši. Un šeit mums būs virtuve, te līdz tā iedobei. Jo tā, lai ir tāda daļai tā kā studija tīpā, ka šeit ir virtuve, būs ēdamgals, tur būs viss virtuves iekārta, un tad ir viesistaba. Un šeit pie šī loga mēs domājam taisīt mūsu guļam istabu. Un šeit tā kā bērniem istaba. Mums it kā vēl paliek tā telpa brīva, bet šobrīd tā sarežģījums ir tāds, ka mums tie bērni ir 2 tādi palielāki un 1 ir maziņš. Un viņi, protams, visi nevar šajā istabā satilpt. Tad tie kvadrātmetri kaut kādi, 11, 15 apmēram. Un tad mēs tā baigi laiku domājam, taisīt varbūt 2. stāvā to guļam istabu, bet 2. stāvs, protams, atkal visu baigi sadārdzina. Jo šobrīd ir tā, ka mums pietiek starpstāvu kārtīgi nosiltināt. Un mēs varam jumtu nesiltināt, tā vismaz Džek man teica. Bet, attiecīgi, ja mēs taisam 2. stāvā istabu, tad, attiecīgi, ir jumts jāsiltina starpstāvs, tāpatās ir jāsiltina vēl sienas, jāsiltina, un tas, protams, viss sadārdzina. Un tad mēs tā domājam, ka varbūt šo telpu uztaisīt kā vēl vienu papildus istabu. Jo sākotnējais tas plāns mums bija tāds, ka šeit ielikt apkurs katlu un šo visu uztaisīt kā vāns istabu. Jo, zin kā, 3 bērni, sevi, tad mums visiem tur drēbes jāmazgā, tur viss pārējais pašiem jāmazgājās. Un tad būtu tāda liela telpa, kas ir tā kā vāns istaba ar veļas telpu kopā. Bet tas vēl tā baigi jāizdomā, jo man visu laiku iekšā sēž tas, ka tad, kad mēs šeit ievāksimies, un būsim pabeiguši Emīliju, visticamāk jau, nezinu, mācīsies kaut kādā augstskolā,
Jo tas laiks jau diezgan šeit ir vajadzīgs, kamēr viss var pabeigt. Un tāpēc es domāju, vai tiešām ir jēgas taisīt tās, nezinu, 3 guļam istabas, lai katram bērnam savu istabu sanāk, ja drīz vien jau Emīlija būs savā dzīvē. Un tā kaut kā. Bet baigi mums tā bremzējās viss šis pasākums, jo tie paši būvmateriāli, tie, protams, ir dārgi palikuši. Un ar darbiem, kā jau tie, kas man seko sociālos, tie redz, ka es uz kokudēju strādāju, un uz tiem kokudēju darbiem ir mazliet tā pašķidrāk, lai varētu tāds liels ieguldījums šeit veikt. Bet kaut kā mēs tā pamazām. Vienīgais, kas mums mazliet iekonomē naudu, kad mēs šīs te sienas tādas arī atstāsim. Griesti mums tādi paliks. Šī telpa no sienām tāda arī būs, kāda viņa šobrīd ir. Un mēs vēl no šejienes līdz turieni aiziesim ar ķieģeli, apstrādāsim. Un pārējās telpas jāskatās, kaut kā mēs apmetīsim, vai varbūt kaut kāds šitās ten apdaras dēlītes uzliksim. Nu, tas vēl tāds doma līmenī vēl kārtīgi viss jāsadomā. Un jā, un, protams, tur mums būs arī tāds, tā kā man tur ir terasīte, no āras varēja redzēt, tur būs tāds lielās durvis. Jā, tagad tā staigājot un skatoties, liekas šausmas, cik tad daudz darba ir un cik daudz līdzekļu šeit ir vēl vajadzīgi. Jo šobrīd es diezgan maz esmu sapircis. Esmu sapircis priekš siltajām grīdām šai telpai un šeit. Gan trūbas, gan apakšā viss tos putoplasts un viss, kas tur ir vajadzīgs. Un es jau biju atradis džeks, kas te iebetonēs to grīdu visai māju. Es gribu dabūt visu māju vienā līmenī. Bet problēma sākās it kā jau diezgan maznozīmīga problēma. Man šitā brusa ir galīgi sapujusi. Te var redzēt nāk gabaliem. Un šito sienu vajadzēja nostutēt, un mēs domājam to sienu, to apakšējo brusu izņemt ārā un nomainīt pret citu, lai var kārtīgi iebetonēt te visu. Un tad, kad man te ir iebetonēta grīda, tad jau es varu sākt taisīt starpsienas gan šeit, gan tur, gan šito caurumu taisīt ciet un viss jau darīt. Bet tam, protams, tam visam vajag līdzekļus, jo man apkurēji apmēram pateica, ka 6-7 naudas es apmēram varētu iekļauties. Ja man viens čoms ir, kas sev tā kā lika apkur, un es ar viņu tur sāku runāt, ka devai sapērkos visus katlus, visus materiālus, samaksāšu viņam kā čomam arī tur algu, lai nav tā, ka viņš te pa tukšo brauc, galīgi pa velti. Un varētu varbūt ar viņu tā kā savilkt, bet tie tāpatās būs kaut kāds 6-7 tūkstoši. Un mēs te cenu aptauju veicām arī uz logiem. Un par logiem, ja nemaldos, arī bija visai māja lētākais. Man liekas, ka bija kaut kā 2,400. Kaut kas tur 2,5 trinītes apmēram. Un rēķina tad apkur un logi jau vien jau ir 10 naudu. Un plusā, zin kā, viss pārējais tur no āras jau tā māja arī viss būtu jāpārtaisa. Fasādi viņai jātaisa, durvis jāmaina. Mums vēl žoks ir jāpabeidz un ieguldījumi tie ir baigie. Jo tikko mums tas viss notika, tajā laikā man pateica 27 000 plus mīnus bija tas aprēķins tā, lai abi stāvi būtu gatavi, lai mēs abos stāvos varam dzīvot. Bet tas jau bija, tas bija pirms 5 gadiem. Un tagad tās cenas ir 2-3 augušas. Un tad tāpēc arī tik pieņemts tas lēmums mēģināt maksimāli pašiem visu izdarīt. Protams, no elektrības es neko nesajādu, tur būs jāatpasauc meistars. Bet, teiksim, logs es varu ielikt, durvis es varu ielikt. Un, ja mēs arī to terasīt taisīsim, to es arī varu pats uztaisīt no koka. Mums te jāsabetonē vēl bišķīt, lai ir stabils pamats. Un tā kā jā, tās izmaksas ir ļoti lielas. Un es uztaisīju TikTokā profilu, lai tas būtu tāds atspērienu punkts gluži nē, bet lai būtu tāda atskaita. Kad es esmu kaut ko izdarījis, es esmu ielicis video, jo ir ļoti grūti finansiāli un arī pašam saņemties šeit kaut ko darīt. Tajā brīdī, kad es tajā TikTokā liku video, zin kā cilvēks laika gaida. Viņi prasa, kas tad tur notiek, ko tu tur esi labi izdarījis atkal. Un tad tas bija tāds pienākums daļ tā stulbā TikToka likt tos video iekšā. Un tad arī pats sev tu lietas tā kā saņemties vairāk kaut ko darīt. Jo patreiz ir tā, ka mēs ļoti maz esam izdarījuši. Labi, mēs esam izvākuši iekšu ārā. Mēs ugunskura vietu uztaisījām. Tur tālāk var redzēt to lapenīti uztaisījām. Jo mēs sākām ar to, lai mēs vasarā varam atbraukt ar bērniem un lai mums tie sīkie šeit kaut kur nepazūd. Jo labi, baigi, te nav kur īsti pazust. Bet tāpatās, man tur suņi rei, lejā tur ir īpašums. Un tad mēs ar parasto to zaļo caurspīdīgo žogu apvilkām riņķī. Tur gar malu, un viņš ies tur lejā, un tad atpakaļ uz māju. Un tas vēl man ir jāpabeidz. Es gribēju tagad līdz ziemai viņu pabeigt, bet es neesmu pārliecināts,
vai man tas betons tur tā forši sakaltīs. Jā, tad mēs vēl te tādu ugunskurieti uztaisījām, jo tā jau man liekas, ka parasti notiek, kad sākās kaut kāda remonta, tad parasti ir tā, ka sīkajiem ir savs stūrīts uztaisīs, tur kaut kāds batuts, slitkalniņš, šūpols, lai tev tie sīki ieliek mierā, un tad attiecīgi tu pats ar pārējo visu darīt. Tā kā, tas šajā brīdī varētu ievietot to bildi, ka mums šobrīd izskatās visu šādi, un tad ielikšu līdz bildi, kā bija nākamajā rītā pēc ugunsgrēka. Nu, diezgan traki viss izskatās, ne? Nu, tā kaut kā. Darbi ir ļoti daudz, galvenais ir paspēt to visu izdarīt. Finansiāli arī tam visam saņemties, ka mums jau te... Jā, vecīt, tu arī man te bļausties, ne? Ču. Un te ir viens tāds mans pārdoms par voljeru. Viens kāds voljers nav nekāds mazais, ok, nav arī nekāds lielais. Bet man likās, ka barons daudz labāk jutās, ka viņš bija pa ķēdzi. Protams, viņam arī tā kustība ierobežot, bet tad viņš varēja tā kā vairāk izskraidīties. Tagad viņš ir 4 sienās un viss. Tā kā, nu, es nezinu, ja tev tas suns ir tāds, kurš to dzīvo iekštelpās, protams, tādas pie ķēdes nav jāliek, bet barons jau no mazotnes mums ir bijis te pa nakti pie ķēdes, pa dienu viņš ir skraidājis riņķī apkārt. Tad tas, man liekas, nekas traks nav, ja to sunīt arī pieliek pie ķēdes. Un tā. Kaut kā tā, tas tā 2 vārdos, jo tie jautājumi jums te visiem bija daudz, kas, ko, kāpēc. Fakts ir tāds, jā, ka te vajag ļoti daudz līdzekļus. Mums jau sākumā draugi tur radi teica, lai mēs uzrakstam Ziedot.lv, ka viņi tā kā palīdzēs, zin, kā cilvēki tur saziedos. Bet iekšā bija kaut kāds tāds, kad, protams, ja mēs būtu palikuši vispār uz ielas, mēs noteikti šo variantu mēģinātu izmantot, zvanīt viņiem, rakstīt, lai palīdz. Bet tad es tā padomāju, zin kā, nu ir tomēr cilvēkam daudz grūtāk iet. Un tāpēc bija tas mērķis ir pašiem ar pašu spēkiem to visu atjaunot. Un attiecīgi to naudiņu, ko varbūt kāds būtu mums sametis, nu tad lai tā tiek tādiem, kam patiešām tā ir vajadzīga, kas tur paliek tur ar bērniem uz ielas, viņiem nav kur vairs likties vai ne, un tā kaut kā. Tāpēc arī izdomājam, ka palīdzību no malas mēs īsti neņemsim, ka neprasīsim nevienam. Ne, protams, ja ir kāds, kas vēlās tur palīdzēt ar logiem vai ar kaut kādām citām lietām, jo, nu, kā jau video var redzēt, tie, kas no būvniecības kaut ko sajādas, tie zina, ka tur saprot, ka tur ir ļoti daudz darba priekšā. Protams, būšu priecīgs par palīdzību, bet katrā ziņā mēs paši izdomājam, ka mēs tā speciāli mēs nevienam neprasīsim. Un kaut kā tā. Tas laikam arī viss ir īsumā. Es nezinu, no tie, kas man seko, tie ir pamanījuši, ka man patīk daudz un dažādas video filmēt. Un tad mēs ar sieviņu tā šodien domājam, varbūt, ka šis ir viens no tiem video, ko man arī vajadzētu parādīt. Jo gan jau, ka kādam interesētu, teiksim, nu, kur es pirku logus, cik viņi maksāja, kā es viņu ieliku. Protams, nav tā, ka es būtu tas pareizākais meistars, kurš to visu var izdarīt super precīzi un pareizi, bet gan jau, ka kaut kādas lietas var no manīm smelties kaut kādas idejas, vai, teiksim, tāpat, kuras vislētākos logus atradu, kur bija dārgākie logi, tur 2 paketes, 3 paketes, tāpatās ar durvīm. Man arī daudz atsaucās par to grīdas betonēšanu, es biju licis TikTokā. Un tad es domāju, varbūt šādu veidu vidikus mēģināt pārfilmēt ārpus visu tā, ko es ikdienā filmēju, visu tos TikToks un kokudēju. Un mēģināt pats ar šito teni visu tik galā. Un piedāvā varbūt vēl jums kāda ideja par to visu ar pasviest. Tā kā es nezinu, varbūt ierakst komentārā, ja tev ir kaut kas sakāms par šo te visu, tad es noteikti gribētu uzklausīt un kaut kā tā. Nu, ko lai jums ir forša svētdiena, tiekamies citreiz.